Uģis, Linda un viņu 2 dēli ir Krišnaitu ģimene no Rīgas. Uģis pirms kāda laika ieguva autovadītāja tiesības un iegādājās auto. Linda arī šobrīd ir autovadītāja tiesību iegūšanas procesā, tādēļ auto uzturēšana un drošība ir ļoti aktuāla tēma ģimenē. Klausies, biļā. Man tāds jautājums tev ir. Mums mazliet jāpadomā par drošību mājās ar vispārībā mūsu rajonā. Ko tu saki? Nu, es jūties droši šajā rajonā vispārībā? Maskačkā saucamā. Nē, pagaid, kā tagad saucās Latgales priekšpilsētā. Bet jūties šeit droši? Jā? Man ir viens jauns jauninājums, ko esmu izdomājis. Tas nemaksā baigo naudu, bet garantē drošību. Es jūtos ļoti labi Maskačkā. Es nezinu, kāpēc man ar rajonu dzīvos ilgāk šeit dzīvosim, vairāk mīlu. Šeit ir kaut kāds šarms, vienkārši fantastisks. Tāda lauka reāli pilsētā. Vienīgais, kas man uztrauc, cik pa laikam es kaut kādu šļircis redzu zemē, un tad man kas uztrauc, ka mazs bērns, kā viņi jau nefiltrē. Pārējais man neuztrauc, visi tie, kas šeit dzērā, ir vietējie, tie tādi labdablīgie. Un dzīvoklī, civilizācija dzīvokli, tas nevar atļauties. Bet mašīnā. Es atradu kaut kādu piedāvājumu interesantu, tur kaut kādu tur akciju vai kas ir lētāk kaut kāds. Pagaidi, vai tam visām mašīnām nav signalizācija? Mūsu jau nebija? Mūsu ir signalizācija, bet mums nav pretaizdīšanas kaut kādas sistēmas tur vai kas. Ko tas nozīmē? Tur kāda sistēma ir, ka tu ieliec iekšā un viņi izseko vai kustību kaut kādu, tu pārlasīši. Esmu ieintereģēta. Tur kas tev vajadzīgs tālrunis ar GPS, iekārta ar akumulātoru automašīnā, CarPoint ierīci kaut kādu un drošs auto. Vispār neko nesaprotu. Ja tos auto izkustās, uzreiz tiek paziņots tas. Jā, super. Galvenais, lai nofenderē to mašīnu. Ja mums mašīna nofenderēs, tad mums aklā ričāgiem mums jāgunko. Dzīve bez mašīnas būtu patiesībā grūta. Mēs tomēr esam jau pieraduši, jo daudz braucam arī ciemiņos, daudz izbraucam no Rīgas ar bērniem, ar pekalēm. Nevar iedomāties dzīve bez mašīnas. Kā tas ir tas abonements kaut kāds? Jā, kaut kāds abonements tev maksā katru mēnesi. Ko tu saki, mēs varam nopatīt 5 eiro? Es nezinu, mēs varam. Papildu drošība nekad nenāk par skādu. Nu, jā. Ko tu to saka? Es esmu par. To, kad es te pirmoreiz dzīvoju, man te nozaga riteni augšā atskrūja vaļā. Jā? Nu, jā, tuk. Viņi pārzāģēja augšā durvis, jā, nozaga riteni. Bet tā jau to vairs nekas nav baigi zakts. Nu, bērniem riteni zakti ir. Nu, mums ne, bet mums kaimiņiem. Nav baigi zakts, man liekas. Nu, labi. Tā drošība, man liekas, laba lieta. Protams. Un vienu GPS varētu tev arī pielikt. Lai tev nenozog man daļau. Nu, jā, ja man būtu mašīna GPS, varbūt viņš pačakotu, bet ne jau tāpēc, ka viņš uztrauktos, ka es kaut kur netur esmu aizbraukt, bet varbūt tīri vairāk par to, ka drošības jautājumu ziņā. Nu, tādā. Bet, varbūt arī baigi nečakot, varbūt vienkārši piezvanītu vai uzrakstītu. Es nezinu. Tu akceptē to ideju? Jā. 5 eiro mēs esam gatavi ziedot? Jā. No tā maka mēs neko neņemsim nost. Tas labi. Bet pagaidi, man mazāk nepaliks, es ceru. Tev tikai vairāk. Tev būs drošāk. Tad dara. Labi. Viss, es zvanos. Man ir ģimene jaunuma. Šodien ir tā diena, kad mums liks drošības aizsardzību tamā mašīnai. Toreiz man izsakot, kur es braucu. Jā? Jā. Toreiz vienkārši paskatās telefonu aplikāciju. Jā. Tā aplikācija vēl tik sūtīs. Tu man jau stādi, tu viņi atsūta aplikāciju, un tad varēs skatīties, kur to mašīna ir, cik ir akumulātors, cik tu nobrauks, kaut kas vēl pat arī viņš kaut ko tur rādīs. Nu, kaut kāds tur, cik vidējais ātrums ir. Uz mūžu, es nezinu, kā uz mūžu. Ikmēneša maksa. Mēs esam vienkārši parūpējušies par drošību darbā. Papildus izdevumu. Kur tu dzīvo, tu paskaties, nevis pamanījies, kurā rajonā. Lieliski, forši izklausās labi. Paldies, ka vīrās parūpējās par drošību. Mēs neesam cietuši vispār, man liekas, vismaz mašīnas zādzībā mēs ne, bet mums bija kā maķots, ka viens bija kaut kur apdzēries, te logas saka daudzīt mašīnām. Un te pa laikam spoguļus noskrūvēja un kāds racis skrūvēja nost. Tas tā normāli, man liekas. Dien! Sveiki! Jūs tas drošības dienests, jā? Jā, no CarPointa. Jā, CarPointisti. Man mašīnīti tur.
iet, un šiem cilvēkiem patīk iet un ik pa laikam kaut ko palaust un aizņemties. Mēs arī neapvainojamies. Jā, es sapratu, jā. Mēģināsim tā izdarīt, lai to mašīnu vismaz nepaņem, vai ne? Nu, jā. Tad kāda tā ideja, kā tas izskatās dzīvē? Tā, principā uzliekās maza iekārtiņa, akumulātoru līmeni. Mašīnai varēs redzēt, kur pārvietojās, ātrums varēs redzēt. Tas varēs man izsakot? Droši, jā, droši. Jā, dosiet paraules, protams. Man labāk man iesaka, viņi tāpat var man izsakot. Mums ir tas Apple kaut kāds Find My Phone vai kas, mēs esam savienoti, ka es gadījumā teicu, kas tur atrast, kur es esmu. Man ir, es tieši man priecājos, ka sieva var atrast un zināt, kur es atrodos. Kas tev manim tagad vajadzīgs ir? Palielam atslēgas un pārējo. Tā jau sākās. Atslēgas iedod un mašīna pazūda. Bet riteņiem arī jūs liekat, jā? Jā, mēs liekam visādiem, ne tikai vieglajiem transporta līdzekļiem. Helikopteriem, laivām. Jā, ir pat dārz traktoriņiem likts. Bet sienu aplikus vīram pielikt kaut kur piekabināt? Nē, tā gan... Pieskrolēt? Nē. Tik traki nav. Es, protams, viņam uzticos, un man nav par ko satraukties. Es ļoti labi arī tāpat zinu, kur viņš brauc. Viņš jau tāpat pasaka. Un izsakot viņu kaut kā viņa mašīnā, kur viņš ir aizbraucis, man nebūtu vajadzība īstenībā. Immobilizers, nē. Čivo? Pagam? Tur jāpagaida ir. Jā. Bet tev nav nekāds? Kas man? Es nezinu, kas man tur ir. Tad mēs sākam šādi izdara. Īslēdz, tad viņiem ir. Tiem jāpagaida ir. Nu, vot! Saplēs man mašīna! Man nekā drošība pašam nebija. Tad pēkšņi es sāku saprast to, ka mašīna neiet pēc kaut kādām lietām, vai tur pārāk kaut kāda drošība bija vai kas. Tagad to točno neviens nenozaks viņa. Neuztraucies, neviens tev nezaks mašīnī. Tā ir mana enerģētiska aizsardzība mašīnai. Viss tā kā kārtībā. Jā. Vienkārši tā nebija laba enerģija varbūt. Jā. Tur bija satraucies. Un kas tagad jādara ir? Tagad es apskatīšos sistēmā, vai viss ir vai esam atrodams, jā? Jā, vai tu esi redzams? Jā, labi. Jā. Redz, kā tētiņš rūpējās par savu meiteni, lai neviens nenozakt, lai sveši vīrieši neskarās klāt. No? Tā, viss skatās, ka viss kārtībā. Un tad visi te esam droši jūsu rokās, jā? Nu, savās un mūsu. Paldies, Svēto brāli. Sargi mūsu ģimenīti. Paldies tev. Jā, viss labi. Man liekas, tas tāds minimāli izdevumi kaut kādu un visu tik ātri izdarīt, ka esam super. Papildus droši